Labvakar! Mēs šorīt bijām Polijā vēl Katovicē, kempingā, un tagad jau esam atbraukuši uz Suvalkiem, Polijā. Šeit esam otro reizi jau pie stadiona. Arēna liela, jā. Jā, tāda liela, tur ir stadions, un pie tā stadiona te ir tāds ļoti jauks kempings. Parādīšu, kur tur ir iebraukšana. Tur ir barjera, iebraukšanas vieta. Tur paprasa ID karti, tieši tāpatās kā pagājušajā gadā, arī tagad bija 90 zloti, jeb tas ir pāri pa 21 laikam eiro ar elektrību. Ir elektrība, tur ir ļoti jauka dušas, tā brūnā dušas un tualets māja. Vietas te ir. Jā. Vai tur nav arī virtuve, jo tur rādīts, ka ēst var taisīt? Vai tur nav? Jā. Jo trauku mazgātos abās pusēs atceros, bet tur ir norādi, ka var taisīt ēst. Vēl kas te ir ļoti liela, ja salīdzina dienvidiem. Tur bija tā knapi varēja ierūmēties. Jā, un mēs nelokoties visā garumā. Jā, piekabi nemaz nost nekabināsim, un šādi tie visu piekabi te mēs iestājāmies. Tālūk. Augsts. Jā. Mūs pavada nepārtraukti augstie vakari. Vakar bija brīdi, jo ir kaut kādi 15 laikam grādi. Jā. Tā, labi. Bet mums ir silti. Mums ir silti, jo mums ir gāzes apkure, mums ir silts. Mums ir siltas drēbes, siltas segas, viss, kas vajadzīgs. Mēs esam piemēroti gan siltiem laikiem, gan augstiem. Man Facebookā bija jautājumi par to, kā izskatās tas kempera atbalsta ritentiņi. Es viņu parādīšu. Tūlīt tās apgulšos zem kempera, tātad ārpuse, un viņi ir kā pats zemākais punkts. Tā, es te guļos zemē, un tā, te sanāks vai nesanāks. Tātad tas ir nesošais, kā viņu saucās, lanžerons, laikam tas nav latviešu vārds. Nesošais, pie viņa galā tur ir piekabas āķis piestiprināts. Tā nesošā konstrukcija. Un te es izzāģēju leņdzelzi, te viņš ir piestiprināts, neliekam tā grūti redzēt. Leņdzelzis piestiprināts pie tā lanžeronā un viņš tur un uz augšu. Un pie tā leņdzelža pieskrūvēju šo te depo veikalā nopirkto ritentiņu pa kādiem 15 eiro. Tagad izskatās, ka šis te ir cietis, īsti negriežās, bet viņš savu funkciju būs izpildījis. Tātad izzāģēju, nokrāsoju leņdzelzi, pat tajā lanžeronā es caurumu neurbu nevienu papildus. Izmantoju esošos caurumus, bišķiņ garākas krūves, un es nezinu, jūs sapratāt vai nē. Bet te tā guļot zemē labāk nekā es nofilmēt nevaru.